Strēlnieki, janvāris 26. gada, ko jums atnesīs? Tūlīt pajautāsim tāro kārtīm. Tātad, kādas būs aktuālās tēmas strēlniekiem 26. gada janvārī? Kādas būs enerģijas? Skatāmies. Tā, te mums ir pasaule, un šī kārta mums ļoti bieži simbolizē, ka kaut kāds cikls noslēdzās, ja, ka kaut kas, kas ir vilcies, varbūt pat gadu garumā, ka tam ir pienācis laiks beigties. Šis mums ir savukārt par attiecībām, par draudzību, par ģimeni, par bērniem, tad jebkas, kas ir tādas, tuvās attiecības, ka tur varētu būt kaut kādas pārmaiņas, vai jūs aizbraucat, piemēram, no vecāku mājām, vai jūsu bērni pārvācās, vai, nezinu, vai jūs pārvācaties ar vīru uz jaunu valsti, un tas maina vispār visu to enerģiju. Ja, tad kaut kas no kuram aktuāls saistībā ar attiecībām, ar draugiem, tuviniekiem, kaut kāds cikls beidzās. Tas būs tas janvāra aktuālais. Paskatāmies attiecības sfēru atsevišķi. Strēlniekiem, kas būs janvārī aktuāls attiecībās? Kādas būs enerģijas partnerattiecībās? Tā, abi zobeni mums ir. Kaut kādas devinieks. Devinieks ir tuvu kaut kā pārmaiņām, pārējai, beigām. Un, ja ir attiecībās kaut kāda krīzīte vai diskomforts vai nesaprašanās, tad tas tuvojas jau beigām, kad drīz būs jau, kur jau saulīte aust, ja, ka drīz būs uzlabojumi. Un jums var palīdzēt attiecībās kaut kāds profesionāls, kas strādā ar vārdiem. Varbūt izrunāties ar ģimenes draugu, varbūt psihologs vai grāmata kaut kāda, kas tad kaut kāda informācija, komunikācija, caur informāciju un saziņu atnāk risinājums vai atbilde, kas uzlabos situāciju attiecībās. Ja jūs esat viens pats strēlnieks, tad drīzumā ir gaidāms, ka kaut kādas uzlabojumi ir, jo 9 zobeni ir par to, ka mums šobrīd ir grūti, bet tas drīz beigsies un atnāks jauns rīts, jauns sākums. Kā nepadodieties, ja šobrīd kaut kas ir attiecībās, kas ir disharmonijā ar jūsu iekšējo vajadzību. Paskatāmies darba sfēru strēlniekiem janvārī. Kas būs aktuāli darbā. Divi zižļi un 5 zižļi. Tā, te mums ir kustība, kā interesanti tas zīmējums tāds, kur jūs sitat durvis, un tad jūs tiekat ārā no tām durvīm. Ja vispār zižļu kārtas ir uguns, tā ir kustība, tas ir spēks, par kaut ko būs jāpacīnās. Varbūt būs kaut kādi pienākumi, kas būs jāizpilda, kur nevarēs izlīferēt un neizdarīt. Varbūt būs, es meklēju darbu, jāturpina sūtīt un pierādīt sevi un cīnīties par to savu vietu. Respektīvi, kaut kāda cīņa te ir iekļauta atkarībā no tās jūsu individuālās situācijas, bet jums izdosies iziet cauri tām durvīm un sasniegt to, ko jūs gribat un uzlabot situāciju. Bet viegli nebūs, būs jāpastrādā. Varbūt vienkārši par daudz darba būs janvārī sakrājies. Tā, un orākula kārtis padoms jums par janvāra strēlnieki. Tā, puķes ziedi jums var palīdzēt
pavadi laiku ar ziediem vai esencēm, nu tad ēteriskās eļļas, piemēram, kas var palīdzēt tev dziedināt kaut ko. Respektīvi, tā ir arī homeopātija. Tad, ja jums ir kaut kādas veselības problēmas vai ir nepieciešama ārstēšana, tad padomājiet par to, ka kaut kāda netradicionāla pieeja jums var palīdzēt. Arī daba, ja kopumā pabūt vairāk pie dabas, tas arī kaut kā var balansēt, līdzsvarot tās jūsu enerģijas, ja gadījumā kaut kas sasāpējies, sakrājies. Tad dabas spēks, homeopātija ir janvārī kādam strēlniekam varbūt var noderēt. Un kopumā iesaku izmantot šo te spēcīgo laiku un lauku, kas šobrīd ir, lai manifestētu tās savas vēlmes. Kas ir tas, ko jūs vēlaties pabeigt? Padomājiet tagad šajā te spēcīgajā jaungada laikā, kad ir šīs enerģijas vērstas uz to, lai mēs pabeigtu kaut ko un sāktu kaut ko no jauna. Kā vizualizējiet, sajūtiet ar iekšējo spēku, kas ir tas, ko jūs vēlaties, un tas noteikti jaunajā gadā piepildīsies. Kā lai fantastisks jaunais gads un pirmais jaunā gada mēnesis.